Skorpioni, šis būs tāro apskats par oktobri ar tāro kārtīm. Paskatīsimies, kas jūs sagaida, kādas enerģijas un dažādās sfērās. Sāksim ar to, kādas kopumā būs enerģijas septembrī Skorpioniem. Tā, te mums ir kaut kāda mīlas tēma jau parādās pašā sākumā. Bruņinieks, tie Skorpioni, kuri ir vieni, vēlas nodibināt attiecības, tad te mums ir iespēja satikt savu bruņinieku vai bruņinieci puišiem. Un arī esošās attiecībās varētu parādīties kaut kādas jaunas notis, kaut kāda romantiska piedzīvojuma stilā, kaut kādi pasākumi, pikniki, kaut kāds izbrauciens romantisks. Tā, kas vēl? Tā, bet ņemot vērā šo kārti, te varētu būt kaut kādiem Skorpioniem arī beigas šim te stāstam. Ja, tā kā skatāties, protams, savu personīgo izklājumu vislabāk ir skatīties privāti, šis ir tādas kopējās enerģijas. Tā. Bet tas nav obligāti ar šo te, jo mēs skatāmies kopumā oktobra enerģijas, tad šeit mums ir romantikas tēma, un šeit ir kaut kā noslēgšanas tēma, kaut kā aiziešana no vecā, aiziešana no veciem domāšanas modeļiem vai darbs, attiecības, tas var būt jebkas, ja? Tad konkrētāk tad privātie, kas, ja interesē, var pieteikties pie manis uz tāro. Tālāk skatāmies darba sfēru Skorpioniem oktobrī. Kas paredzēts? Tā, te mums ir tiesa. Kaut kāds taisnīgums būs. Ja, piemēram, ir bijusi kaut kāda netaisnīga attieksme pret jums, vai no jūsu puses, ja, visādi ar Skorpioniem varbūt, tad te izlīdzināsies kaut kas. Vai kādi naudas sfērā, varbūt kaut kādi parādi tiks atdoti, vai beigsies kaut kādi strīdi, vai, ja ir aktuāli kaut kādi tur lietas, izskatīšanas, tieslietas, tas viss varētu tad atrisināties oktobrī. Tā, darbs, nauda, oktobris, kas vēl Skorpioniem gaidāms? Tā, un te mums ir kausu karalis. Kausu karalis var simbolizēt vīrieti, kas caur kuru atnāk kaut kādi jauni naudas līdzekļi vai vadītājs varbūt šajā gadījumā, ar kuru izveidojas labas attiecības, jo kausi ir par attiecībām, emocijām, par sajūtām. Un vēl tā varētu būt enerģija tāda, ka notiek kaut kas uzlabo to iekšējo sajūtu darbā, vai, ja, piemēram, tur kaut kas ir besījis līdz tam, tad tagad atrisinās vai pamainās kaut kas uz to pusi, lai patīkamāk iet uz darbu, lai vairāk patīk darbs. Tā, tad attiecības, ja, Skorpioni oktobrī, kas sagaida. Tā, te mums ir kārts, kas saka nesasteigt pacietība. Skorpioniem jau patīk ātri un uz emocijām kaut ko sadarīt, sastrādāt, iedzelt, pateikt. Un šeit jums jāiet ir pret savu to iekšējo būtību, ka mums gribas ātri un uzreiz un izdarīt, tad te varētu būt kaut kas jāpagaida vēl. Vai jāļauj partnerim miers, ja, varbūt pabūt vienam pašam vai partnerim pabūt vienam ar savām domām, tas nāktu par labu attiecībām. Tā, un vēl par attiecībām oktobrī, kas jāzina Skorpioniem. Un šī savukārt ir ļoti tāda silta, jauka, forša kārta, saule.
Tātad tas varētu būt kaut kāds kopīgs brauciens, piemēram, kur ir saule uz kaut kādu varbūt siltu valsti, kas jūs vienos. Saule ir arī tāda siltuma sajūta kopumā attiecībās, ka jūs jūtaties novērtēts, mīlēts, ka jums pievērš uzmanību. Saule ir arī kā egoisma kārts, ja, ka mēs saņemam kaut ko uz mums, visi prožektori mums dāvinam, par mums priecājās, izsaka komplimentus. Varētu būt sajūta, ka jūs no partnera saņemsiet šo te novērtējuma sajūta. Dažreiz arī ar sauli jāuzmanās, jo tas var liecināt par to, ka mēs paši centrējamies pārāk daudz uz sevi un to partneri tur atstājam kaut kur novārtā. Ja, tad, skatoties, kādas tās jūsu attiecību tendences, padomājiet par vienu vai par otru pusi. Vai nevajag partneri likt mierā, ja, vai pašam bišķiņi pabūt prom no attiecību enerģētikas vai kaut kādām problēmām. Galu galā viss būs labi, ka šī ir tāda ļoti forša pozitīva nots. Tā, un vēl paskatīsimies sargaņģeļu kārtis priekš skorpioniem par oktobri. Kāda ziņa ir? Tā, naudas karalis mums te ir. Time of great success, financial security and prosperity. Jā, kopumā monētu karalis, tā ir stabilitāte, tā ir tāda drošības sajūta, ka viss notiek tā, kā tam jānotiek. Es esmu pareizajā vietā, man patīk tas, ko dara, mani pienācīgi atalgo, mani novērtē. Tad, ja šīs sajūtas nav, tad mēģiniet atrast tās lietas dzīvē, kur jūs izjūtat stabilitāti un izjust pateicību par to, kur jūs vismaz varat justies stabili pateicīgi par jums dotajām vērtībām. Lai jums superīgs oktobris, atcerieties par laikiem un komentāriem kā energo apmaiņu. Atā!